Pirmās attiecības cilvēka dzīvē nesāks ar piedzimšanas brīdi, bet vēl agrāk. Tās veido pamatu visām dzīves pārējām attiecībām, tā skaitā attiecībām pašiem ar sevi. Raidieraksts Pirmās attiecības ir manas, Vitas Kalniņas sarunas ar dažādiem speciālistiem, arī maniem kolēģiem un dažādām reālām mammām par pirmo attiecību veidošanu ar mazu bērnu. Mīļš sveiciens tev, pirmās attiecības klausītāji, šajā jaunajā epizodē. Es esmu Vita Kalniņa, un šodien es esmu pie sevis ciemos uzaicinājusi ģimenes psihoterapeiti ar milzīgu, lielu pieredzi darbā ar ģimenēm un bērniem, Ivetu Pļaviņu. Kā jau tu dzirdēsi mūsu sarunā, Iveta ir arī mana skolotāja. Es pat reizē mēdzu viņu saukt par savu terapeitisko mammu, un es novēlu katram savā profesijā kādu tādu cilvēku līdzās, kurš ir ar lielāku pieredzi un var paņemt tevi pie rokas un ievest visā tajā, ko tad prasa šī profesija. Un Iveta man ir bijusi šāds cilvēks, un vēl joprojām viņa man ir šāds cilvēks manā dzīvē, un par to es esmu ārkārtīgi pateicīga. Bet mēs šodien runājam par vecvecākiem. Diezgan dzīva saruna mums izdevās, un abām mums, manuprāt, bija ko teikt, tāpēc es ceru, ka arī tev būs interesanti. Katrā ziņā, ja tu vēlies uzzināt vēl vairāk par to, kā tad palīdzēt vecvecākiem iesaistīties jūsu ikdienā, ja jums ir mazs bērns vai bērni, kā izvairīties no situācijas, kur vecvecāki varbūt kļūst par tādiem kā ienaidniekiem, un tomēr ņemt viņus sev palīgā un izveidot tādas labas, foršas, sadarbīgas attiecības arī saistībā ar jūsu bērniņu aprūpu un audzināšanu, tad droši vien tev var noderēt arī mans video kurs par šo tēmu. Saiti tu atradīsi raidieraksta piezīmēs vai arī vienkārši meklē Līnas mājaslapā. Un tagad mūsu saruna. Sveiks, brīnišķīgais klausītāji! Mēs tiekamies kārtējā pirmās attiecības epizodē, un šodien pie manis ciemos ir man ļoti mīļš cilvēks, nebaidos tā teikt, un tā ir psihoterapeite, ģimenes psihoterapeite, arī dinamiskā psihoterapeite un ārsta psihiatre, un viss tās daudzos titulus nemaz es šeit nevaru uzskaitīt. Cilvēks, kas ir arī man ļoti, ļoti daudz bijis līdzās manā terapeitiskajā ceļā, tāds garš ievads, bet tagad arī tas vārds, un tā ir Iveta Pļaviņa. Sveiki, Iveta! Sveiki, Vita! Paldies, ka tu piekriti, un es tiešām arī gribu tā pateikt, kā tu man šodien teici, ja kā cits tev aicinātu, tu nenāktu, bet pie manis tu nāc, un es esmu ļoti, ļoti pateicīga par to. Jā, tiešām domāju, ka mums tik daudz gadus jau saista attiecības, un gan studentu un pasniedzēju attiecības, gan koleģiālās attiecības, un prieks vienmēr pie tevis ir atnākt. Un tā kā es zinu, ka tu esi arī kļūsi par vecmāmiņu, un mūsu tēma būs par vecmāmiņām, tad mēs varam arī par to parunāt. Jā. Paldies, paldies. Bet parasti jautājums, ar kuru es sāku un uzdodu pilnīgi visiem saviem viesiem, un es pieņemu, ka tu neesi gatava, bet tas ir ļoti interesanti, ko tu atbildēsi. Vai tu vēl atceries, par ko tu gribēji kļūt, kad tu biji maza meitene? Jā, tu zini, cik es apzināti atceros, es gribēju kļūt par ārstu. Tā kā jau tiešām no pašiem sākumiem. Diezgan sen. Neatceros, ka būtu pārdevēja vai būtu skolotāja. Tiešām nē. Gribēju kaut ko saistībā ar medicīnu, jo man ģimenē bija ar medicīnu saistīti cilvēki. Tās sarunas vienmēr bija, un man gribējās kaut ko darīt medicīnā. Tiešām tā ir. Vispār nebija par to domājis. Ar medicīnu saistīti cilvēki tev vecāki vai tālāk? Mana mammas māsa strādāja psihiatrijā. Jā, mana vecmāmiņa strādāja gan reģistratūrā, bet tomēr slimnīcā un poliklīnikā. Jā. No tā kā tie bija tādi cilvēki, kas man ļoti daudz iespaidoja. Vecmāmiņa ar man daudz laika pavadīja, ņēma tur līdzi slimnīcas vīdes, redzēja ārstus skaisti apģērbtus, māsiņas baltos halātos. Tas man ļoti patika. Aha. Un kā tad tas tavs izglītības ceļš un karjeras ceļš tālāk gāja? Tālāk gāja kā jau visiem, diezgan tādu padomu laikos. Tas ceļš bija tāds, ka tu pabeidz vidusskolu
Un, tad, ja jau tev ir skaidri zināms, kur tu ej, tad tu ej uz medicīnu. Tad bija tikai medicīnas institūts, un kur arī es stājos, jo man ļoti patika bioloģija. Es biju piedalījusies tur rajonu un valsts olimpiādēs, un pat dabūjusi tur, es nezinu, 1., 2. vietas. Un tad es domāju, bioloģija kaut kas ļoti saistīts arī ar medicīnu, tur ir anatomija, un tas viss nekā man patika. Un tad nebija tāda daudz doma arī, un vecmāmiņa man ļoti stimulēja un teica, jā, tu būsi laba daktare, tu esi iejūtīga un tā. Tā es arī atgāju uz medicīnas institūtu, kur gados bija jāliek tikai viens eksāmens, ja tev bija vidēja atzīme tur pietiekoši augsta, tā bija, man liekas, arī mana mīļā bioloģija. Un tad tā es arī iestājos, un iestājos tā mērķiecīgi pediatrijas fakultāte ar domu, ka man patīk bērni. Jā. Un tad tu beidz pediatrijas fakultāti? Tad es pabeidzu pediatrijas fakultāti, un tie bija tādi interesanti, izaicinoši gadi, kuros piedzima arī mani bērni, dvīņi, un paņēma akadēmisko gadu. Tad man bija arī vēl otra grupa, ar kuru bija arī draudzīgas attiecības. Un tā tie studiju gadi ļoti ātri pagāja, kaut arī tie ir daudzi gadi. Un tad aizbraucu strādāt pēc valsts norīkojuma. Saldus rajonā, ja, tā kā strādāju tur par bērnārstu, bija Černobiļas gads, un man bija jāstrādā arī par ģimenes ārstu. Atceros, ka jauna daktarīte uzvilku uz kurpītes, piebrauc pie viena lauka, man aizved šoferis, un saka, tur ir tā māja, tur man jāiet, ja, un tā paskatās uz manām kurpēm, ja, kā es tur izbridīšu. Tādi bija tie laiki, jā. Tie deva daudz pieredzes un tādas savas varēšanas arī sajūtas, jā. Bija man arī labi kolēģi tur ambulancē, kas man daudz palīdzēja iejusties un būt. Un tā es sāku savu darbu gan kā ģimenes ārsts, gan kā pediatrs. Darba bija pietiekoši daudz, bērni bija mazi. Bija tāds arī izaicinošs laiks, jā. Un pēc tam nolēmu, ka tomēr es gribu psihiatriju. Mana mammas māsa strādāja psihiatrijā, un tad es meklēju veidus, kā man pēc institūta beigšanas, kā man specializēties psihiatrijā. Tad vēl nebija psihoterapijas, jā. Kādi mums atbrauc kādi lektori no Sanktpēterburgas vai Maskavas, bet nebija rezidentūras psihoterapijā. Un sāku strādāt Jelgavā, gan narkoloģijas nodaļā, gan sieviešu psihiatrijas nodaļā, gan bērnu psihiatrijas nodaļā, kur iepazinos ar lieliskiem kolēģiem, kas man ļoti daudz ko iemācīja, kas ļāva apzināties savu vietu psihiatrijā. Jā. Un tad, man liekas, ir tas stāsts, ko es jau no tevis esmu dzirdējusi, kā tu tais bērnos tajā psihiatrijā klausījies un domāji, ka tu varētu kaut kā vēl citādāk viņiem palīdzēt. Jā, tad bija tāds laiks jau Jelgavas laikos. Es domāju par to, cik bērniem daudz psiholoģisku problēmu pamatā, ko nevar izārstēt ar medikamentiem. Jā. Un cik daudz viņiem būtu vajadzīga psiholoģiska palīdzība, ko mēs nemācījām arī dot, un pat nezinājām tās iespējas, kādas vispār ir. Jā. Un tad brauca mums arī kādi kolēģi, kas teica, kā jums ar seksuālu vardarbību Latvijā no Zviedrijas viens kolēģis brauc. Un mēs teicām, mums tā nav īpaši izplatīta. Un tad Zviedrijas kolēģi teica, viņiem gan ir ļoti daudz izplatīta šī seksuālā vardarbība. Un pēc tam, kad man bija iespēja ar Soros projektiem braukāt pa pasauli un kaut ko dzirdēt par vardarbības dažādiem veidiem, ārstēšanu, diagnostiku, tad mēs sapratām, cik arī grūta situācija mums ir Latvijā. Ka tas arī vēl vairāk lika domāt par to, kā tālāk mācīties psihoterapiju, palīdzēt bērniem, ģimenei, cik tas viss ir saistīti. Jā. Tad nostrādājot kāds 5 gadus psihiatrijā, psihiatrijas nodaļā, arī bērnu psihiatrijas nodaļā Gailezerā. Es stājos pirmā rezidentūrā psihoterapijā, kas bija psihodinamiskā psihoterapija, 3 gadu apmācības programma. Un šajā laikā arī Linda Kaizerlinka atbrauca uz Latviju. Un viņa mums piedāvāja mācīties papildus arī ģimenes terapiju. Un tad kādi kolēģi no ārstiem, psihologiem, arī sociāliem darbiniekiem pie Anītas Plūmes centrā mēs mācījāmies ģimenes psihoterapiju sistēmisko un kļuvām par jūsu pasniedzējiem. Un tā tas viss tālāk attīstījās. Jā, es zinu, ka tu vēl kopš tā laika esi ļoti, ļoti daudz mācījusies, un man liekas, nebeidz arī vēl tagad to darīt, un nemitīgi brauc uz visādām konferencēm, un ka tu esi arī smilšu terapeite un arī pusauģu terapeite.
Jā. Jā, tāda vairāk virzieni ir arī ir sistēmiskā ģimenes psihoterapija, un tad ir, protams, ārsta psihoterapeita darbs, kas varbūt psihodinamisko lauciņu vairāk ietver, kas ir kāds 50% no darba, un tad ir smilšspēļu terapija kā metode strādājot ar bērniem un ģimenēm, un jauniešu psihoterapija, kur mūsu Somu pasniedzēja komanda, man brauc 3 gadus un mācīja šo jauniešu psihoterapiju, ļoti pateicīgi esam viņiem, jo daudz emocijām, daudz supervizējam, daudz ieguvām. Jā, es tā klausos tevī, kaut ko jau drusku es esmu no tevis dzirdējis, bet tā sajūta ir wow, ka tā nozīmīgā psihoterapijas attīstība īstenībā ir notikusi tepat tikko, un ka tu esi bijusi tā kā ļoti, ļoti cieši klāt tam un turpini būt un turpini mācīt arī nākamos studentus. Tas tāda liela sajūta par to. Jā, man liekas, ka šī profesijā citādāk nevar. Vispār ārsta profesijā citādāk nevar. Man liekas, arī psihologa profesija citādāk nevar. Jā. Tas tāds nepārtraukts mācīšanās process, kas ir arī ļoti skaisti, bagātinoši, interesanti. Un tiecies ar kolēģiem, un nesen bijām Šveicē. Un braucam uz kādiem kongresiem, pasaules kongresiem, ģimenes terapijā vai smilšspēļu terapijā, dzirdam pasakainas lekcijas, gadījumus. Ja. Tas ļoti bagātina, tas palīdz strādāt. Ja. Ja tā nebūtu, tad droši vien ir grūti sēdēt tikai savā kabinetā, pieņemt klientus, nesatikties ar kolēģiem, dzīvot tādu vientuļu dzīvi. Droši vien tas nebūtu tā labi un veselīgi un piemēroti. Jā, tu tā proti to tā līdzsvarot. Jāprot. Jā, mēs šodien ar tevi runāsim par vairākām paudzēm, ja, un kā tas notiek ģimenes sistēmā, ka tad tur ienāk mazulīts un tad atkal mainās lomas, ja, mamma kļūst par vecmāmiņu un vecmāmiņu varbūt par vecvecmāmiņu, ja, un, protams, arī ir tēti un vectētiņi. Es domāju, par viņiem mēs arī nedrīkstam aizmirst drusciņu parunāt, citādāk mēs tā ļoti to sieviešu varu kaut kā paņemam ģimenēs reizēm, ja? Un viņiem arī ir svarīga loma. Un tu pati arī esi jau vecmāmiņa, ilgāku laiku, es zinu. Vispār es tev vēl gribu tomēr pajautāt tāds personīgs jautājums. Skaties, cik tu gribi atbildēt. Vai tavas zināšanas tev vairāk palīdz vai traucē savā ģimenes dzīvē? Neapšaubām palīdz. Man netraucē. Es nezinu, varbūt ir gadījumi, kur traucē, bet es domāju, ka mani bērni atcerās arī, kāda es biju, varbūt strādājot kā somātiskais ārsts, kā pediatrs un ģimenes ārsts, bet es domāju, tieši sākot mācīties psihoterapiju un arī psihiatriju jau sākumā, es domāju, ka ienāk tādas zināšanas, kas tā kā ne tev ļauj to lauku redzēt plašāk. Un tas ir kā kompjūters, kas ir ieprogrammēts ar kādu programmu, kur tu nevienmēr strādā to programmu, bet vajadzīgos brīžos tomēr viņa pieslēdzās. Un, nesko teiktu mani bērni, bet es domāju, ka tas man ļoti izmainīja. Arī pašterapijas procesi, ko mēs ejam ilgus gadus, lai būtu psihoterapeiti, tie nevar nemainīt. Tu sāc citādāk skatīties uz attiecībām, uz cilvēkiem, uz bērniem, mazbērniem. Mazbērni visvairāk ieguvuši droši vien. Tā kā būtībā zināšanas tomēr palīdz. Reizēm arī mūsdienās mēs redzam, ka ir ļoti, ļoti izglītoti vecāki un liekas, ka varbūt arī viņiem drusku traucē. Ko tu par to domā? Tu jau arī saskaries ar vecākiem. Vai palīdz vai traucē zināšanas? Jā, bet izglītoti kurā jomā? Ja, jo varbūt izglītoti, es nezinu, eksaktās jomās, ja, un, piemēram, programmētāji, piemēram, inženieri, viņiem ir droši vien citas zināšanas ļoti svarīgas arī mums, bet, piemēram, tādās sociālās zinātnēs, humanitārajās, īpaši psiholoģijā, manuprāt, tas ir, kā tu tam esi gājis cauri, vai tikai vienkārši, pamācījies bakalaura izglītību un neesi gājis pašterapijās vai kā, tad varbūt, ka tas nepalīdz, bet ja tu esi gājis tādā ilgstošā procesā, ilgstošā zināšana ieguvē, tāpat kā tu, kas visu laiku mācās, ja, tad es domāju, ka tas vienkārši ieslēdzās kādā brīdī. Tu to situāciju redzi citādāk, daudz mierīgāk, plašāk, ar dažādiem iespējām, kā tu vari reaģēt. Ja?
Un tu, protams, izvēlies, kas tā kā varētu būt labāk taviem bērniem, tavai ģimenei. Ja? Protams, mēs neesam dievi. Es domāju, neviens nav tāds, kas nenoraujās, kādreiz nerīkojas nepareizi, ja? Un kādreiz kļūdās, bet tā lielā mērogā, ja procents jau nevar izrēķināt, es domāju, ka tas palīdz. Tas palīdz arī maniem draugiem, tā viņi man ir teikuši. Ja? Jā, zin kā, es ar to izglītošanos domāju, ka vecāki mūsdienās ļoti daudz lasa, un skaidrs, tad, kad es biju jauna mamma, nebija tik daudz ko izlasīt, kā ir šobrīd. Ja? Šobrīd ir ļoti daudz visādas informācijas, ko var izlasīt, dzirdēt, noklausīties, un kursi ir tik daudz, ja, kad es arī kļuvu par mammu, nebija, man liekas, neviena kursa par to, kā audzināt bērnu. Ja? Tad šobrīd tā izvēle ir tāda, ka mēs sakam, ka tas tirgus ir pārpludināts ar šādiem kursiem. Vai tu par šo kaut ko var pateikt, kā tev liekas, cik tas palīdz vai nepalīdz? Es sapratu, jā. Es domāju, kādu daļu palīdz. Un noteikti tas ir labi, ka ir arī šis izglītošanas daļa, ja? Un arī grāmatas, ko vecāki pērk un lasa, bet es domāju, visvairāk palīdz vismaz no maniem klientiem un pacientiem, kas nāk ar dažādām problēmām. Visvairāk palīdz, ja tie vecāki saņem tādu pašpieredzes daļu kādu, ja viņi ir kādās grupās, ja viņi var parunāties ar citiem vecākiem, ja viņi var iztirzāt kādus jautājumus, šīs pašas bērnu emocionālās audzināšanas grupas vai grupas, kur runā par pusauģiem vai mammām, kādas atbalsta grupas, ja šīs visvairāk palīdz, jo tur ir gan zināšanas, gan kāda pieredze, kā citas mammas ir rīkojušās, gan šī pieredze, kas tev ieiet dziļāk iekšā, nekā tikai kognitīvā zināšana. Tā es domāju. Jā, es tev piekrītu, ka nevis, ka tikai es izlasu vai dzirdu, bet es varu ar kādu par to parunāt vismaz. Un pat ja ar savu partneri, vai ne? Un īstenībā tās jau arī labas tēmas, par ko parunāt, patiskutēt, kā tev likās. Vai ar savu draudzeni, vai ar bērniem saviem jau pieaugušiem, jā. Varbūt, kas arī, nezinu, ir kādā dzīves ceļā pusauģi, kas arī ļoti labprāt paklausās, jā. Mans mazbērns saka, ka visvairāk man patīk tās tēmas, kur mēs par medicīnu un psiholoģiju. Kaut arī liekas, nemaz tik daudz viņas neiztirzā, bet tomēr viņas kādā veidā parādās sarunā. Redz, bet tā tad ir Romas, ar kurām var par to runāt, un tad ir Romas, es domāju, gan mana vecuma, gan tava vecuma, kurām iespējams nav nezināšana, ne pieredze īstajā, viņas nav neko arī mēģinājuši vairāk uzzināt vai noskaidrot, viņas iespējams ir sastinguši drusku savās kaut kādās vecās, netik labās pieredzēs, un ir tādā lielā noliegumā. Un tad satiekās jaunā mamma, jaunais tēts, kur tad izglītojās un grib audzināt bērnu vienā veidā, bet tur ir šī vecmāmiņa, kur no vienas puses droši vien ļoti grib palīdzēt, ļoti grib iesaistīties, kas vecmāmiņām ir svarīgi, bet viņai pasaka, nē, šitā nedara, tā arī nevar, šitā tu traumēsi. Vai ne? Kā šitās situācijas ģimenēs, kā ar viņām būt? Es domāju, ka tur divas svarīgas līnijas ir. Viena līnija ir svarīga, kā vecvecākiem iemācīties būt par vecvecākiem, noderīgiem saviem bērniem un nedestruktīviem, veselīgiem, ienesošiem kaut ko. Un otra līnija, ka vecāki arī aug par vecākiem, un viņi var būt citādāki vecāki, nekā mēs esam bijuši vecāki. Viņu ģimenes situācija var būt citādāka, viņu bērnu temperamenti varbūt arī mijās vēl ne tikai ar mūsu ģimenes temperamentiem, un cik tas viss ir jāņem vērā, un cik tādiem jūtīgiem un tādiem tiešām arī drusku izglītotiem, ne tikai kognitīvā ziņā, bet arī tādā emocionālā ziņā. Vajadzētu būt tādiem labiem vecvecākiem, ko mēs zinām, ka vajadzētu ir vārds vajadzētu. Bet cik cilvēki ir ieguldījuši savā garīgā attīstībā, jo reizēm es domāju, cilvēki ir ieguldījuši, lai uzceltu lielas mājas, cilvēki ir ieguldījuši, lai brauktu garos ceļojumos, cilvēki ir ieguldījuši, varbūt izglītībās arī, bet cik cilvēki ir ieguldījuši, lai mēs emocionāli kļūtu stabilāki, atvērtāki, jūtīgāki, viedāki. Jā.
Un tur ir grūti. Jā, un tas ieguldījums ir ļoti svarīgs. Un es domāju, īpaši, kad tu kļūsti vecvecāki, tad tev ir kaut ko jāiemanto. Un ja tev tas tā nav iemantots no kādiem, varbūt kursiem, draugiem, draudzenēm, kur tu esi kaut ko ieguvis, pamācījies, audzis, es nezinu, vienalga, ir dažādas sabiedrībā vietas, kur mēs varam garīgi augt, vai ne? Tā konstruktīvi, tā veselīgi, es nezinu, kā lai to pasaka, jā. Bet ir cilvēki, kas tanī nesaskata vērtību, un tad viņi reizēm nonāk tādās krīzes situācijās ar saviem bērniem, attiecībās, kad viņiem piedzimst bērni, jā, jo viņa attiecības jau varbūt iepriekš nav bijuši ļoti labi, un tad mazbērnu piedzimšana var būt ļoti liels izaicinājums šīm attiecībām, jā. Un tad ir jāsāk domāt, varbūt tagad ir tas brīdis, kad es sāku domāt, kāds cilvēks es esmu, ko es varu ienest tai jaunai ģimenei, ko es varu dot. Dot var daudz, ņemt var daudz, jā. Un tad ir svarīgs tāds līdzsvars, ko mēs iedodam, cik daudz, jā. Un tā viena lieta, par ko es esmu padomājis, varbūt to noslēgumā vajadzētu teikt, varbūt jau tagad, vai ne, par to, ka īstenībā vecvecākiem ļoti jārūpējas pašiem par sevi, jā, par savu veselību, fizisko, par to, ka viņi labi ēd, ka viņi ir aktīvi, ka viņi interesējas par dažādām lietām un aug visa dzīves garumā, ne tikai tur varbūt mācās, bet paņem dažādas zināšanas, ko mēs varam paņemt, jā, kaut vai pie tevis, domāju, Līnā var tik daudz ko vecāki iegūt, jā. Un iet kādos psihoterapijas procesos, varbūt kādu laiku, varbūt kādās psihoterapijas grupās, kur viņi vairāk par sevi uzzina, jā. Un tad, ja viņi rūpējas par sevīm, tad viņiem arī vieglāk rūpēties par mazbērniem, un tā rūpēšanās ir veselīgāka, jā. Bet ja viņi nerūpējas par sevīm, ja viņi nemāk pateikt nē, to vienkāršo vārdiņu, jā, tad es nevaru šodien, bet es varēšu nākamnedēļ tās un tās dienas tev palīdzēt, jā. Tad ir ļoti grūti, un tad sakos tiem zobiem, nē, es to darīšu, jo labi vecvecāki jau vienmēr palīdz un vienmēr visu izdara vecāku vietā, ja? Tad tur nekas labs nebūs, ja? Un tad tādas vienkāršās zināšanas, kā rūpēties par sevīm un kā pieskarties tai savai bērnu ģimenei, cik viņi grib paņemt pretī, ja? Cik viņiem vajag un cik es atkāpjos un dod viņiem pašiem augt kā ģimenei un ar savu bērniņu un neokupē viņu kā savu bērnu, kas šādi tad arī notiek. Es tieši īstenībā gribēju šo tēmu uzrunāt, jo man liekas brīnišķīgi, kā tu pateici tādu kopīgo, kam tad vajadzētu būt labiem vecvecākiem, bet šī ir ar tādu tēmu, ka sievietes atkal manā un tavā vecumā reizēm varbūt ir tos savus bērnus ļoti ātri dažādu iemeslu pēc arī bijušas spiestas kaut kur atdot, nodot, atstāt, jā, bija padomju laikā, protams, ar ļoti īsti, man bērni 90 gadu beigas, bet vienalga arī nekas vienkārši nebija tajā laikā, jā. Un tur ir palikuši daudz sāpes par šķiršanos, par pārāk ātru šķiršanos no bērniem, un to, protams, var redzēt, ka reizēm tām vecmāmiņām gribas vēl kaut ko pagūt, piedzīvot, ko viņas ar savu bērnu nav piedzīvojuši, un tas, diemžēl, var izskatīties arī, ka viņam tam savam bērnam vai tai savai vedeklai to bērnu nost. Ja? Ko tu par šo vari pateikt? Noteikti tādas lietas arī notiek, un tieši tā kā tu saki, varbūt nav izdzīvojuši kaut kādu dzīvi ar savu bērnu, jo ātri bijis jāiet strādāt, ātri bijis jādod dārziņā, diennakts dārziņas, neatceros, vai tā kā tavai paudzei jau bija, bet manai bija. Viņi vēl nesen ir, man liekas, vēl tagad ir diennakts dārziņa. Tad tur ir daudz traumas, jā, gan bērniem, gan arī pašiem vecākiem, tās reizēm nemaz tik ātri nevar apzināties visas, jā. Un tad tā vēlme, kā to dzīvi izdzīvot ar savu mazbērnu, un tādā veidā es taču palīdzu saviem bērniem, ja? Tas nav ok, ja? Tā kā, viņiem ir jādzīvo savu dzīvi, un tev savu dzīvi, un šito nevar hiperkompensēt, šito nevar atgriezt, ja? Bet šito var dabūt, tāpat šo var dabūt, es nezinu, tādā veidā, ka skaistu brīdi dzīvē, kā kādu kūciņu, ja? Kā brīdi, kas ir kā kūciņa, vai ne, ka tu vari papriecāties par savu mazbērnu, ka tu vari ar viņu kaut kur aiziet, kaut ko parādīt, augot lielākiem ar vien vairāk varbūt kaut ko, ja? Un ir daži vecvecāki, kas ar maziem bērniem, piemēram, negrib darboties, un tad arī būtu ļoti labi, ka viņi atklāti saka, ka es šito nevaru, ja tu neesi mājā, es nevaru vien palikt, jo man ir bail, tā arī var būt, ja?
Un atkal augot lielākiem, viņi atkal ļoti daudz ko var mazbērnam piedāvāt arī, tādi veidi. Bet tad, ja tā kā vecmāmiņa grib tā kā sagrābt to mazbērniņu un darīt visu to labāko meitai, tad es domāju, nezinu, kurā, meitai, piemēram, ja, man ienāca prātā, ja. Bet tikpat labi varētu būt arī vedeklai un savam dēlam. Arī savam dēlam, ja, tad viņa noņem to iespēju viņiem augt un attīstīties, un īstenībā viņi var izdarīt ļoti slikti tai jaunai ģimenei, ja. Ko viņi var izdarīt slikti? Viņi var izdarīt slikti to, ka viņi jūtās tādi nespējīgāki, ka viņi jūtās neadekvāti, ka viņi jūtās, ka viss, ko viņi dara, nav labi, ka viss, ko viņi dara, vecmāmiņai nepatīk. Tātad viņi ir stulbi, tīzli, negudri, nespējīgi audzināt savus bērnus un kas vēl ne tikai, ja. Jā, viņi nejūt sevi vecāku spēku. Jā, un tas, kas jāiedod tas spēks. Un lai arī kā viņi darītu, viņi dara pareizi. Ja? Viņi dara pareizi, jo tā ir viņu izvēle. Un viņi var darīt tagad tā, un viņi var mainīties, un viņi var vēl mainīties, un viņi var darīt pilnīgi citādāk. Un tā spēja mums vienīgais ir vajadzīgi būt viņiem līdzās un paslavēt, kas mums patīk, un paklausīties viņu nedienas, un paklausīties viņu rūpes, un neteikt, es darītu tā, vai tev jādara šitā, un šitas ir tā. Cik grūti reizēm ir vienkārši paklausīties un teikt, šitā smagā diena tev, vai ne? Jā, es saprotu, jā. Un vienkārši klausīties, un jā, tur nodara, ak, Dievs, traki bija, nekas būs labāk, tur zobiņš auga, raudāja visu laiku, negulējis, kā es tev varu palīdzēt, varbūt atnāk kādu stundiņu paskatīties, jā. Nevis tagad dari tā, tad liec viņu tā, jā. Tad iesaisti vīru, kāpēc tu viņam neliec to darīt, jā. Un tā tālāk, un tā tālāk. Es domāju, ka mēs visi zinām, kādas tur var būt dažādas. Un tad viņi neļauj dzīvot, viņi uzņemās to atbildību, pāratbildību. Bieži vien no tādas pāratbildības tie vecvecāki sāk slimot. Ja, un viņi nevar, tas skaidrs, ja mēs tā kā daram kaut ko, kas mums ir pārāk daudz un nerūpējamies par sevi, mēs sākam slimot, jā. Jā. Tu ieminējies arī par to vīru. Es domāju, ka šis ir tāds, ko varbūt daudz ģimenes neapzinās, ka vecmāmiņa skatoties tagad uz to jaunajiem vecākiem, vienalga, vai tā ir meita, vedekla vai dēls vai znots, ka viņi redz tur kaut ko iespējams, kas bija viņas dzīvē. Ja, un piemēram, ka tas znots nenāk laicīgi mājās pie manas meitas. Jā. Un ka jūt pilnīgi, ka tās dusmas kāpj, un ka varbūt ar tām dusmām var inficēt ar to savu meitu, un tad viņas abas ir pārņēmušās, ja, kas īstenībā tām pārattiecībām galīgi arī nepalīdz. Tieši tā, un tas apzinātības līmenis, kā to mums veidot, un tad ir iespējas šī laikmetā, ja, tad vairāk apzinātība, kas man ir bijis, un kas man labi nav bijis, un ko es esmu pārdzīvojis, bet ko nevajadzētu pārlikt uz savu meitu vai dēlu, ja, vai vedeklu, ja. Tas būtu labi, ka mēs to apzināmies. Tā kā daudz ko dzīvē mēs tā kā saprotam, kādi mums grūtie periodi ir bijuši, un tas nav noteikts, ka ar manu meitu notiks tieši tāpatās, jā. Un tas pirmais līmenis, tā apzināšanās, diemžēl, arī ļoti daudzās ģimenēs vēl nav, vai ne? Viņš neiestājās. Jā, bet reizēm tāda viena saruna ar kādu, piemēram, vecmāmiņu ir bijuši man sarunas, jā. Reizēm 1-2 sarunas, ja daudz ko iezīmē. Un daudzreiz esmu saņēmusi arī zvanus, kur pēc tam cilvēki pasaka paldies. Tā, jā. Forši. Tā ir bijis, jā. Es esmu 2 reizes mūžā vadījusi tādu nodarbību ciklu vecmāmiņām. Es pat vēl vecmāmiņa nebiju, bet es sapratu, ka es gribu viņām iedot tās lietas, ko viņas tā kā grib uzzināt par to jauno, ko viņas nezina. Viņas grib būt informētas vecmāmiņas. Jā. Un man kaut kā ļoti, ļoti prātā palika vienreiz viena no tām dalībniecēm, kura teica: stāstiet man visu, es darīšu jebko, lai man tikai laiž pie tiem mazbērniem. Un es atceros arī, tā kā var par to it kā pasmieties, bet es kaut kā arī tik daudz sāpju dzirdēju tajā, ja, ka liekas, ak, Dievs, ka es neesmu arī pietiekami laba, man nelaidīs pie tiem mazbērniem, kas arī ir liels tāds ģimenes problēmas. Citreiz tiešām arī tiek izolēts kaut kāds vecmāmis, un reizēm varbūt arī tā vajag, varbūt kaut kāda apstākļi. Tas tāds sāpīgs ģimenes šķiršanās. Ko tu domā?
Es domāju, es esmu dzirdējis tādus gadījumus, un domāju, ļoti uzmanīgi jau no pirmām dienām, ka piedzimst mazbērns, jo reizēm daži teikumi var attiecības sašķelt, un vedeklis vai znoti var teikt, šo es negribu savā mājā, tas var iedzīt dziļu plaisu, vai ne? Tā kā tas jūtīgums jau gatavojoties mazbērnu ienākšanai un apzinātībai nebūt tur trešajam liekajam, vai ne, vai darīt visu pa savam ir svarīgi, ja. Un arī tad, kad tur šķirtās ģimenēs un vecmāmiņas, jā, arī tā, ka cilvēki varētu kaut kā rast mieru un saprast, ka šie mazbērni nav vainīgi pie tā, kas ģimenē ir noticies, ja. Un cik svarīgi šiem mazbērniem satikties ar abiem vecvecākiem, ja, un nenošķirt kādu, kas ir, kas nav. Diemžēl, mēs nevaram domāt ideāli un nenotiek ideāli šajā pasaulē. Ir smagi bāriņties gadījumi, kur nosaka, kādu kur satiksies vecāki, piemēram, kur vēl runa par vecvecākiem, vai ne? Vēl, man liekas, par to pat netiek vēl domāts, vai ne, ka šie vecvecāki arī cieš pie smagiem gadījumiem, jā, un tad bērni tur domā, kā viņus integrēt, jā. Bet es domāju, viss jau pamatā ir attiecības, ka mēs visu dzīvi mācamies veidot attiecības, jā, un Dievs dod, ka mēs ar saviem bērniem nepazaudējam attiecības, ka ar saviem mazbērniem nepazaudējam attiecības, ka nepazaudējam ar bijušajiem znotiem vai bijušajām vēdeklām, jā, un tas ir grūts darbs, jā, ir dažādas peripetīs arī manā dzīvē bijušas, jā, bet paldies Dievam, vai ne, vai paldies tam, ka ir bijis kāds veselais saprāts un to veidot veselīgā veidā. Tā kā arī saprot, kur vienkārši no mazas lietas var iznākt kaut kāds, milzīgs sniega pika vai sniega lavīna, kas aiznes tā kā, daudz priekus dzīvē un mazbērniem noņem svarīgas lietas. Ja, es pat nezinu, ko teikt, tik daudz dažādu gadījumu dzīvē ir bijuši, jā. Un cik daudz dažādu gadījumu ir, kad vecmāmiņa domā to labāko, un, piemēram, no rīta viņi ierodās ar, sestdienas rītā ar ceptām kotletēm, jā, un es tikai labu. Un kā jūs vēl guļat, un kas tad tas tāds, vai ne? Un šī ielaušanās pieaugušo jau bērnu dzīvē, vai ne? Nav saprotama, jā. Bieži nav saprotama un ir jāskaidro, ja, ka viņiem ir savs ritms, viņiem ir savas kotletes un savas pankūkas, jā, un ne tas varbūt šī brīdī viņiem ir vajadzīgs. Vai arī tiek saplānots jau viņu laiks uz priekšu, nedēļas nogals, ko mēs visi darīsim, un kā jūs pie mums vienmēr brauksiet, un kā mēs kopā vienmēr Ziemassvētkus svinēsim, piemēram. Un es domāju, vēl tas viedums arī, kad tā kā divi vecvecāki satiekās no tēta puses un mammas puses, vai ne? Un kā darīt tā, ka tas nav tā obligāti, kad man katru gadu jābūt tikai pie saviem vecākiem, vai ne? Ka abi vecvecāki varētu būt, ja ne ļoti labās attiecībās, kas dzīvē ir retums, vai ne, dažādi ģimenes ar dažādām vērtībām, tad vismaz tādās, kas ciena viens otru un svētku reizēs, ka ir tāda iespējama arī fleksibilitāte, vai ne? Kādu gadu tur, un kādu varbūt ģimene grib viena pati svinēt tos Ziemassvētkus, un kāpēc nē? Jā, ka var būt dažādi. Jā, varbūt vienmēr vajag tā, un ja nav, tad mamma ir apvainojusies. Un ka var vienoties. Jā, mēs domājam, mēs ļoti grūti risinām tādas vienošanās jautājumu. Mēs kaut kā iestrēgstam, jā, un tur apvainošanās nav tālu. Jā, es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti populāri, ka arī pieauguši bērni baidās no tā, ka mamma apvainosies, vai arī tētis apvainosies, vai arī abi apvainosies. Jā. Un es nevaru taču pateikt, ka mēs nebrauksim šogad, es jau tagad zinu, cik tas būs briesmīgi. Jā, un tad es saviem bērniem saku, kā jums vieglāk, mēs priecāsimies gan tā, mēs atradīsim ar ko nodarboties, mums ir ar ko nodarboties, mēs sazvanīsimies galu galā, vai ne? Un kā jums ir vieglāk, un kā jūs gribat? Protams, mēs priecātos jūs redzēt, jā. Vai cik forši, ka tu tā pasaki priekšā, kā var runāt? Es tā daru, jā. Un tad, kad mazbērni kādās nedēļas bijuši, kad mazāki bija, tad ir lieli puiši man, jā, 20 gadīgi un 18 gadīgi un 21 gadīgi, jā. Bet, kad viņi bija mazāki, tad viņi atbrauc, un tur mums bija balstēns dārzā, un tad mēs ar vīru nolēmām, ka tā nedēļa mēs nerūpējamies par tādu tīrību, kārtību, nolikšanu, nenolikšanu, bet ka viņi var brīvi skraidīt. Un tad viņi pašās beigās bet mums tā patīk, mēs te gribam vēl nedēļu, ja, jo tāpēc, ka nav jārūpējas tik daudz tanīs brīžos par kārtību, tīrību, čībiņu nolikšanu un dvieļu neizsvaidīšanu un ko vēl ne, ja.
Jo tas noņem to prieku komunicēties ar viņiem. Respektīvi, tas būtu atkal tāds ieteikums vecvecākiem nenodarboties ar pārmērīgu stingrību, saglabāt prieku. Jā, tur mēs ar vīru vienojāmies, ka mēs šitā nedēļa mums nav nekādu uzstādījumu par kārtību, kaut arī nekad nav tāda ļoti liela uzstādījuma, bet tomēr, tad, kad ir 3 mazbērni, 3 puikas, vai ne, tad mājā notiek viss kaut kas, un notiek jau arī, bet par to var pasmieties, jā. Okay. Ko tu ieteiktu, kā tādai jaunai mammai runāt, nezinu, ar savu mammu, vīrmā, droši vien ar tas drusku varētu atšķirties, ja viņas ļoti uzstāja, ka vajag tā kā viņas. Piemēram, redz, daudz mums klausītāji tieši ar bēbīšiem, vēl pavisam maziem bērniņiem, piemēram, noteikti vajag ūdentiņu padzerties, ko mūsdienās vairs neiesaka, mūsdienās saka, ja bērns ēd krūti, tad viņam nevajag nekādu vairs tur ūdentiņu, ja? Vai tur nedrīkst šitā, nezinu, nesāt, piemēram, piesiet pie sevis, kuram tā patīk, ka šitā piesiets, reizēm kāda arī omīte šitā pasaka. Un tad, kā ar viņām runāt? Ja? Tās mammas citreiz saka, pilnīgi liekas vienīgais jāglābjas, jāmūk tikai. Ja? Gudrie padomi, tie gudrie padomi, kas tanī laikā varbūt tās, kādas tur tikai grāmatiņas mēs nelasījām agrāk, kā pa stundām, tikai precīzi bērns jābaro, ko drīkst, ko negrīd. Dzīve mainās, dzīve paplašinās. Labi, ja vecmāmiņas to saprot, ka var arī tā darīt, var arī tā nedarīt. Ir dažādas iespējamības, ja? Un ja viņas tā saka, un viņas tā kā nav līdz tai apziņai nonākuši, ka, bērni tiks galā. Kāpēc viņi netic savai meitai vai znotam? Kāpēc viņām netic? Kāds pamats viņiem neticēt, ka viņi tiks galā? Tad kaut kas tā kā pamatos attiecībās nav labi, ka viņi daudz, kam ir tikuši jau dzīvē galā, tiks arī šim, galā. Un, tad droši vien, ko padoms varētu būt teikt, mamma, es tevi dzirdu, jā, tas tavs padoms, bet vai tu man atļautu rīkoties, kā es gribu? Varbūt reizēm to var draudzīgā veidā sākotnēji pateikt. Zin kā, un ir jau tad arī tās vecmāmiņas, kas pa kluso dara pa savam. Arī ir. Dara, tādas arī ir, jā. Tādas ir, ko darīt. Laikam droši vien jau visām situācijām tā pati aprunāšanās, ko mēs te runājām. Runāšana viena no svarīgākām, jā. Man liekas, ka, kā, runāšana. Varētu saukt, teikt, 3 R, jā. Varētu noderēt. Pacietība, jā, tā kā, vajag parunāt par to, mamma, ko tev tas dos, tu tā dari? Es redzu, ka tu rīkojies tā, bet, mēs ģimenē esam pieņēmuši tā, vai tu vari respektēt mūsu viedokli, jā? Svarīgi, ka mēs nepārējām uz paaugstinātiem toņiem, par toņi ļoti jāskatās, jā? Tas tā kā ar pusauģiem, es domāju, jaunām ģimenēm arī, jā? Ka viņi ir jūtīgi uz toņiem, jā, un arī pašiem, un arī vecmāmiņas ir jūtīgas uz toņiem, vai ne? Tu varētu vienkārši tā parunāties, ka varētu dabūt to mieriņu, un varbūt ne tiešām strīda karstumā, bet tad pie kafijas krūzes vai tējas glādes, jā, parunāt, klau, tā ir tā, mēs tā esam pieņēmuši, to var pieņemt, nē, kas tev notiks, ja mēs tā darīsim, kas tev notiks, kā tev bail, jā, parasti uzrunājam kaut ko, kas notiks, kas tev tik satrauc, jā, Jā, runāt, labi, un ja runāšana nelīdz? Ja runāšana nelīdz, tad būs strīds vai neko, vai būs tāda dusmu krāšana, tāda aizvainojuma. Jā, aizvainojumi nav labi ne ķermenim, ne psihē. Un ģimenes sistēmā. Jā, ģimenes sistēmā, jā. Krāja tāda pasīva agresivitāti, krāja kaut kādas tādas sliktas attiecības, jā. Ja nerunā, nav labi tādi aizvainojumi, apvainojumi, pasīva agresivitāti. Labāk jau parunāties, reizēm paklaigāt. Reizēm paklaidā, kā mēs zinām, sistēmiskā ģimenes terapijā saka, ka nestrīdēšanās reprezentē tukšumu. Jā, tātad strīdēties ir labi, bet pasmaidīt strīda beigās arī ir labi. Izlīgt. Jā, izlīgt ir labi, jā. Protams, nevienmēr viss tik gaiši un skaisti sanāk, varbūt mēs te runājam par tādu drusku to vislabāko variantu, bet vismaz uz to iet. Jā, vismaz uz to iet. Un varbūt tie vecvecākiem ir jābūt tiem viedākajiem, kas pakāpjās to soli, kaut arī reizēm bērni ir viedāki, vai ne? Varam mācīties no viņiem, ja? kas paiet soli priekšā un saka, tāds sīkums, par ko mēs sastrīdējāmies, par tik daudz foršu lietu jums notiek un tā.
Jā. Pastāstī, kāda atšķirība ir, kāds uzdevums ir vecmāmiņai un kāds vectētiņam? Vai tur ir kaut kādi unikālie uzdevumi, vai viņiem jābūt abiem līdzīgiem kaut kādā ziņā? Var būt, var nebūt līdzīgi. Domāju, ļoti dažādi var būt. Jā. Mans vīrs, piemēram, noteikti nemācīs kaut kādas amatniecības, tur darbiņus vai kā celt, kā būvēt, kā naglus sist, bet viņš klausīsies mūziku, viņš var grāmatas palasīt, jā. Viņš var būt diezgan mierīgs un līdzsvarots un pasēdēt un paklausīties vairāk, bet atkal būs vectētiņi, kam patīk aktīvās lietas, jā, kas ieskries, spēlēs kaut ko. Nav jau gluži tā, ka mēs arī nepaspēlējam, bet varbūt tās ir dažādi veidi vectētiņi. Vectētiņi var būt vairāk uz tādām fiziskām aktivitātēm, uz kaut ko, ko var izdarīt ar rokām. Kaut kādas mākas, ko viņi savā dzīvē ir iemācījušies, var nodot tādas vīrišķo pozīciju vairāk, robežas vairāk noteikt var, vai ne? Arī, domāju, puišiem svarīgi tādi vectētiņi, jā. Ir, bet vecmāmiņas arī svarīgas. Vecmāmiņas atkal iedod varbūt omulību, varbūt to ēdienu, varbūt kādu izšūšanas, tamborēšanas pieredzi, varbūt vienkārši dabas mīlestību, varbūt vienkārši ceļojumus, pastaigas, jā. Ir brīnišķīgi arī ceļot kopā ar mazbērniem, ja ne tālu, tad pat Igaunija, Lietuva, jā. Tie ir ļoti skaisti brīži, ko es atceros ar saviem mazbērniem, jā. Jā, tad es domāju, ka vectētiņš var aizpildīt vecmāmiņas lomu, vecmāmiņa kādreiz var aizpildīt vectētiņa lomu, arī nosakot robežas, jā, un tā nebūs, jā. Šito mēs darīsim tā, jā, jo vecmāmiņa vectētiņš nenozīmē absolūti izlaidību, jā. Jā. Un vēl man liekas, ka arī vecmāmiņas un vectētiņa lomas apgūšanā tomēr pāri attiecībām arī starp viņiem ir diezgan liela nozīme, jo tas arī ir kaut kas, kam var iet kopā cauri un kam var iet katrs atsevišķi cauri un kopā tas tomēr atkal veido kaut kādu tādu foršāku komplektu, man liekas, ja tas ir iespējams. Un pat, ja kādreiz, vai mēs esam, vai vectētiņš vai vecmāmiņa sastrīdējušies, tad tie mazbērni kaut kā to saliedē, ja? Tas to saliedē. Protams, nav patīkami mazbērniem būt ģimenē, kur visu laiku strīdās, vai ne? Vai kur nav laba saprašanās. Es domāju, tad mazbērni arī negrib nākt. Tā ir tā lieta. Kā tev liekas, kāpēc saka, ka mazbērnus mīlēt ir vieglāk nekā savus bērnus? Tas ļoti vienkārši man liekas. Tāpēc, ka pienākumu nav tik daudz. Aha. Man vismaz pienākumu nav tik daudz, un tev pabarot, kaut kur aiziet, papriecāties, ja? Bet tas viss lielāk pienākumu un atbildība jau ir vecākiem, un ja tu to neņem viņiem nost, tad nebūtu nav grūti. Nav grūti, jā. Tad ir vairāk tas prieks un bauda. Tad ir prieks un bauda, un varbūt kaut kāda tāda apzināšanās, ko tur katru mazbērnu padarīt labāk, kas katram patīk, jā. Varbūt tādi akcenti, un arī forši, ka katram mazbērnam var citādāk pieiet, un es tā esmu arī domājis, ka katru pavadīt atsevišķu laiku nav slikti, ja to var atrast, vai ne? Cik kuram mazbērni, vai ne? Tā vēl viena jautājuma, ja ir vairākas ģimenes un mazbērni, zimt, kā ar to tikt galā, vai ne? Un kā ar to tikt galā? Jo reizēm var ritīgs man nav tik liela ģimene, man tur 3 mazbērni, bet ir, kur ir 10 vai kā, un dažas manas draudzenes ir teikuši, kurš pirmais piesakās, tam palīdzu. Es esmu dzirdējusi no saviem klientiem pa laikam, ka tā brāļu un māsu savstarpējā greizsirdība izpaužās pēc tam arī tajā līmenī. Ka mamma jau, protams, vienmēr ir pie tā mazbērna, jo tas ir mīļā bērna bērns, ja mēs jau pārējie atkal paliekam bez šā. Tā, piemēram, ir. Un tad arī šitos jautājumus, ja to padzird, tad arī labi risināt viņus tā runājot un pateikt, varbūt vienkārši pateikt tos vārdus, ko mēs tā reti sakam, ka visi jūs esat man mīļi, jā. Un tu esi mīļākais, un tu esi mīļākais, un tu vismīļākais, un tu arī vismīļākais, jā. Un ka šos vārdus pasakot ir svarīgi, vai ne? Un arī, protams, dzīvē jau tā sanāk, kāda dzīvo tuvāk, ar tiem tu vairāk kontaktējies, un daudz dzīvo ārzemēs, kā man vecākie mazbērni dzīvo citā valstī, ja? Tev jāplāno tas laiks, vai ne? Kad tu viņus gribi satikt, kad viņi būs te, un ko tu ar viņiem gribētu padarīt, un tas nav tik vienkārši. Un tad tie, kas ir tūmā, tie, protams, saņem vairāk, jā.
Patreiz nav bijuši tur tādas domstarpības un nesaprašanās. Bet es domāju, tikai runājot. Un var jau būt, ka kādā ģimenē tomēr ir. Es esmu dzirdējis, ka tā jau mums mīļākā mazmeitiņa un tā, ja. Bet varbūt arī tie, kas tā kā vairāk atbrauc un tie, kas vairāk uztur tās attiecības. Tikai svarīgi skatīties, ka tiem pārējiem arī kaut kas tiek, vai ne? Kad, ja arī viņi tik aktīvi nav atbraucēji, vai ne? Ko varētu izdarīt, vai viņiem varētu aiziet uz kādu leļu teātri, vai viņiem varētu aiziet pārgājienā kopā vai visai ģimenei saorganizēties, ka viņi arī jūtos vecvecāks. Tā piedomāt pie tā. Es vēl gribu bišķiņu pavilkt mūsu sarunu apakaļ pie tiem bebīšiem, kuriem vēl mēs neiesim uz leļu teātri. Jā. Es no savām klientiem esmu dzirdējusi, ka tāda īstenībā liela tēma ir, kad mēs kā jaunā ģimene būsim gatavi ielaist ciemiņus savā mājā, un ka reizēm arī pārim tas var ļoti atšķirties, ka, piemēram, jaunā mamma saka, ka es zinu, ka es pirmo mēnesi labāk gribētu vēl nevienu nesatikt, un tad es jutīšu, un tad es teikšu, ka var. Un savukārt, piemēram, partners saka, bet kā, mana mamma grib atbraukt jau uz dzemdību namu, kā tad mēs viņu nelaidīsim iekšā? Un ka tas ir tiešām kļūst par tādu lielu tēmu un problēmu. Kā tu teiksi, kā šito risināt? Un zini, man liekas, ka atkal te ir jārespektē tā sieviete un tā mamma, vai ne, un viņas gatavības pakāpe vai ne. Tāpat kā vīrietim, vai viņam ir jārespektē sava sieva vai sava mamma, un tad viņš ir lojalitātes konfliktā, kā mums ģimenes terapijā mācīt, vai tad klausīt sievu, vai tad klausīt mammu. Un ko ir pareizi klausīt? Ir likums? Tev jautāju. Likums ir tāds, ka tev jāklaus tai ģimenē, kurā tu patreiz esi, vai nukleārai ģimenei. Un tā ir sieva. Un tā ir sieva. Pat ja viņa nav precēta, nekas, viņa ir tava partnere. Jā, viņa ir tava partnere, viņa ir tava sieva. Jā, un tas ir tas kodols, kurā viss notiek. Jā. Un tas likums ir tāds, ka viņas vēlmes un viņas labsajūta ir svarīgāk nekā tavs mammas labsajūta. Man žēl to teikt, bet tā tas ir. Vai ne? Arī mammas labsajūta, protams, ir svarīga. Bet šī brīdī, ja ir jāizšķirās, tad ir tādi likumi, jā. Ka tā nukleārās ģimenes vajadzības un vēlmes un izjūtas ir vissvarīgākās pirmā vietā. Jā. Un droši vien tā grūtība ir tajā, ka ne visi vecāki, kas kļūst par vecākiem, ir jau pilnībā atdalījušies no saviem vecākiem, vai ne? Jā, varbūt tas atdalīšanās process notiks tikai tagad, iesākoties tam mazam bēbītim un tai sievietei, un tur arī tādi svarīgi tādi vērojumi reizēm mēs arī saviem bērniem, tas, ko mēs esam iemācījušies, par kādām lietām mēs varam runāt un pastāstīt, zin kā ir, tev tagad tāda attīstības stadija, kaut vai to, ka tā sieva tev vissvarīgāk, vai vīrs tavs ir tev svarīgākais, vai ne, un tu dzirdi, ko viņš prasa, un tas ir svarīgi, ka tu to uzklausi, un ka jūs paši izlemjat, kā jums ir labāk, un ka es varu piekāpties, ja kāds nevar piekāpties no vecākiem, tur, nezinu, vīra māte vai sievas māte, vai ne, vienkārši žēl, viņiem bojāsies attiecības. Jā, viņiem bojāsies attiecības, viņiem pēc tam būs jārisina kādu konfliktu, jo toreiz tu tā, un es tad to nevaru aizmirst, jā. Jā. Es tomēr gribu to pajautāt, kāpēc ir iegājies tā, ka tās vīrmātes un sievas mātes ir tās raganas un tās ļaunās un riebīgās? Kā šitas vispār? Taču anekdotas, man liekas, miljonus par viņām. Jā, sievas māte, vēlna māte. Jā. Un tas ir kaut kā tā kā pilnīgi iegājies. Gandrīz, ja tev labas attiecības ir ar to sievas māti vai vīrmāti, nav normāli. Es domāju, ka tā kā, ja tādas vēsturiskos griežos skatās, ka agrāk ģimenes dzīvoja tur vienā mājā, daudzas paaudzes kopā, vai ne droši vien par tādām robežām nedomāja, nerunāja, ja? Un katrā ģimenē bija pieņemti savi likumi, un kā tam jābūt, un kāds bija galvenais noteicējs, un iespējams tur bija sieviete galvenā noteicēja. Varbūt no tā tas nāk, nezinu, droši vien arī citādāk var būt, ja? Vai šī sieviete, piemēram, sieviete ģimenes māte ir pieņēmusi, ka ģimenē viss viņa diktē noteikums, un arī par mazbērnu viņa tālāk diktēs noteikums, ja? Varbūt arī no tā nāk, un ne katra sieviete gribēs pakļauties, īpaši tā sieviete ir izaugusi, izmācījusies, izglītot, atbildīga pati, kādā sakarā kāds viņai diktēs noteikums, piemēram, jā.
Jā, tā kā būtu jāpieņem tā vedekla ar bērniņu kā pilnvērtīgs cilvēks, balss tiesīgi ar savu pieredzi, ar savu jau ieguvumiem, kāda viņai ir zināšana, dažādiem sadzīves un tā, ka viņa var pati pieņemt lēmumu. Un mums varbūt tas nepatikt, bet, ja tā kā sāk par velna mātēm saukt, tad pavisam traki, vai ne? Un tad ir jāsāk domāt, kā to ģīmi mālēt citu, ja tā var teikt. Ja, tomēr padomāt, kas ar mani nav kārtībā. Ja tomēr tāda spriedze, tad tomēr ir jāsāk domāt, kas man ir jāmaina. Un iet varbūt pašai kādu palīdzību meklēt, drusku vairāk sevi ieskatīties arī savās sāpēs vecās. Jā, un apusēji. Un reizēm tomēr ir arī tā, un es esmu dzirdējis gadījumus, kur sievietes, kas ir traumatizētas attiecībās ar savām mammām, piemēram, tad es ņemu sievietes, tas pats varētu būt par vīriešiem, jā, ka viņas ir traumatizētas attiecībās ar savām mammām, kur nav labas gan attiecība pietiekoši labas, kā Vinnikots saka, jā, ka viņas tad pārnes šīs jūtas no savas mammas, kur nevarēja izrunāties, kur nevarēja tā kā atrast kompromisus, kur nevarēja būt tāda emocionāls jūtīgums, sapratne uz vīrmātēm. Jā, un tad šī sieviete arī ļoti slikta, jā. Bet pamatā ir viņas attiecības ar viņas māmu. Tad uzbrūk it kā tai vīrmātei, lai gan viņa vēl neko nav izdarījusi, tā varētu teikt. Jā, un ilgstoši uzbrūk, jā, un tev ir taču daudz labas grāmatas, un ko tu esi ar tavu palīdzību ir tapuši, ko tiešām var lasīt un padomāt par to. Mēs to saucam arī par tādām transferences reakcijām, ko pagātnes pārdzīvojam, sevišķi agrīnās bērnības pieredzes, no savas izcelsmes ģimenes tiek pārnest uz citiem cilvēkiem, tā skaitā uz terapeitu reizēm, Jā, man sāk visādi arī es nepatikt, vai ne? Bet tad domājam, vai tiešām es nepatīku, un cik es neiejūtīga, vai nesaprātīga, vai dūmja, ja? Un kad reizēm saproti, ka tas nav par mani, tas ir tas, ko tā meitene ir piedzīvojusi, jā, kādu traumatisku iemeslu dēļ, vai attiecībās savās primārās, jā. Jā, mūsu saruna lēnām tuvojas noslēgumam. Jā. Es gribu tev vispirms pajautāt, kas tev tavā darbā joprojām rada vislielāko prieku, jo man liekas, ka tu jau sen varētu nestrādāt, bet tu turpini strādāt un dari to joprojām ar prieku. Kas tas ir? Es tā kā visiem saku un esmu deklarējis, bet redzēs, kā tad būs. Līdz 80 gadiem es strādāšu. Man liekas, gan labi ir līdz 80 gadiem strādāt. Man ir tādi piemēri, man Somijas kolēģi, ka man liekas, ka tu jūties, tik daudz zināšanas sasmējās, kāpēc, lai tu nestrādātu, un kāpēc, lai tu nedalītu tās zināšanas un nedot arī kolēģiem un supervīzijās vai apmācību semināros. Un kas man rada prieku? Es nezinu, man vispār rada prieku attiecības. Ja? Un tā kā rada prieku attiecības, viņas izdodās, veidot tādas uzticēšanās pilnākas. Ja? Un daudzreiz terapijā es pieredzu to, ka no tā, ka cilvēki sākumā neusticās, viņi tik daudz uzticās, un tie vārdi, ko tu pasaki kādreiz terapijā vai teikumi, viņiem daudz ko izmaina viņa dzīvēs. Ja? Un es domāju, tas ir tāda vērtība, tā ir vērtība. Ja? Un kādiem cilvēkiem pēc gadiem satiec viņus, viņi tev saka paldies, vai kāds pazvani. Nesen man viens vīrietis pazvanīja un teica, Iveta, darba steigā nekad nav laiks pazvanīt, bet, domāju, tev grib pazvanīt un pateikt paldies par to un to, un tas tik patīkami ir, jā. Tas tik patīkami ir, un Latvija jau nav maz, mēs satiekam uz ielām, mēs satiekam pasākumos, un labi, ka mēs varam skatīties viens otram acīs, un kad ir kādi labi procesi notikuši, ka tev nav jāslēpjas, un tev nav jābūt, kaut kādam, kas ir izdarījis kaut ko dzīvē, tam otram cilvēkam tādu, kur viņa dzīve ir aizgājusi pa kādu sliktu ceļu, vai ne? Es ceru, ka vairāk tomēr tie gadījumi, kad mēs palīdzam. Palīdzēt ir forši, jā. Un palīdzēt arī pašai sev, lai būtu prieks palīdzēt, jā. Un tu jau to arī dari, man liekas. Tā cenšamies darīt, ceļot, vingrot, un kustēties, un izglītoties. Domāju, tas ir vienkārši ieplūst tas prieks, un pa brīžam, ja viņa nav, tad jāmeklē tas prieks, jā, tad jāmeklē tas prieks, jo darbs ir nogurdināšs un grūts,
Jā, cilvēki rada prieku. Jā, droši vien es esmu īstajā vietā. Forši. Paldies. Nu, un tad pēdējais, ko tu novēlētu varbūt jaunajiem vecākiem viens un jaunajiem vecvecākiem otrs? Tu jau daudz kaut ko teici, bet varbūt tādu teikumiņu kādu tādu vēl kopsavilkumam. No jauniem vecākiem tā kā tiešām arī, lai viņi izveido savu ģimenes modeli un tāds, kā viņi izveidos, tāds būs labs. Un lai viņi ir saprātīgi, un lai viņi ir viedi, un lai viņi arī paklausās, ko saka vecvecāki, bet lai arī viņi savas zināšanas izmanto un prasmes, un lai viņi zina savus resursus un savas stiprās puses, un nepazaudē to, vai ne? Un tad vecvecāki tikai var par to pajūsmot un pateikt, šis ir forši, kā tu darīji, un tas arī, redz, kā tev iznāk, vai ne? Es domāju, lai viņi aug, un viņiem ir bērniņš, un tas tik svarīgi, man liekas, šajos laikos, kad daudzi cīnās par bērniņiem, un tas nemaz tik viegli nenāk. Es domāju, ka tas vienkārši ir prieks, ja, ka tas ir radies, un ka viņiem ir bērni ģimenē, un es domāju, ka lai viņi uztur savas attiecības un rūpējās par viņām, tad arī bērniņam labi klāsies. Protams, zini to pašu, ko es. Vienkārši vārdi, bet tas tā ir. Jā, reizēm mēs pazaudējam to pavadienu, uzturēt attiecības. Vecvecākiem, ko tad vecvecākiem? Vecvecāki, es domāju, ka viņi vienkārši var saulītē gozēties, ja viņi ir saprātīgi. Jā, un ja viņi ir saprātīgi, un ja viņi tā kā drusku risina savas lietas, kas ir sāpējušas vai kas nav atrisinātas dzīvē dažādos veidos. Mani vecākie pacienti ir bijuši 70 gadus veci cilvēki, kas arī nāk kādas traumas risināt, vai otru cilvēku aiziešanu no dzīves, vai ne, un vientulības jautājums, vai arī reizēm mazbērnu jautājums. Un es patiesi priecājos par viņiem. Es domāju, tad reizēm tās dažas sarunas vai 10 sarunas varbūt ir ļoti arī man ļoti ietekmējoši, ka cilvēki var tādā veidā nākt bez zināšanām par psihoterapiju un psiholoģiju, bet viņi ir nonākuši pie tā ceļa, jā. Prast klausīties vecvecākiem jāmācās, jā, un nerunāt visu laiku, un daudz nerunāt, un teikt labus vārdus, un sniegt prieku tiem jaunajiem vecākiem ar savu klātbūtni, nevis atnākt ar skābu seju, jā. Tomēr tas ir tas galvenais. Nezinu, varbūt kaut ko nepateicu, brīvi runāju. Man liekas, ka brīnišķīgi. Ja šitas būs, tad tas jau ir kaut kas ļoti, ļoti daudz un bagātīgi. Mīļš, paldies tev, Iveta, par sarunu. Es arī jūtos kaut kā tiešām iedvesmota šodien pēc šīs sarunas. Un lai tev izdodas viss tā, kā tu to esi vēlējusies. Un tev arī. Un pieņemt šo lomu tā kā gozēšanos saulītē. Jā. Un tā arī darīt. Un lai tev viss notiek līnā, un lai tev daudz skaista darbiņi, grāmatu izdošanā un tā tālāk. Jā, un arī savā personīgajā dzīvē. Paldies, Iveta. Paldies. Paldies, Ivetai, par sarunu, un paldies visiem jums, kas klausījāties. Es ceru, ka jūs dabujāt arī kādas iedvesmas un idejas šajā visā, kas palīdzēs jums attiecības ar saviem vecākiem, savu bērnu vecvecākiem, vai arī varbūt klausījās kāds, kas ir pats vecmāmiņa vai vectētiņš, ka jums ir idejas, kā tad tuvināties ģimenēm, sadarboties, jo tas, man liekas, ir ārkārtīgi nozīmīgi šajā laikā, kur tik daudz kas mūs var šķelt. Paldies, un mēs tiekamies atkal pēc 2 nedēļām. Ja tev patīk tas, ko mēs darām, un tu vēlies pateikt mums paldies, uzsauc mums kafiju. Kā to izdarīt, var izlasīt raidierakstu piezīmēs.